Zināms, ka ūdens var būt gan kā vadītājs, gan kā izolators. To nosaka ūdens tīrība un sastāvs, piemēram, destilēts ūdens strāvu nevada, bet sālsūdens to vada visai labi. Līdzīgi ir arī ar dārziņiem, piemēram, svaigi gurķi var būt gandrīz kā izolatori, bet skābēts gurķis labi vadīs strāvu. Kā tad noteikt kāds paraugs, šajā gadījumā gurķis, būs labs strāvas vadītājs? Saslēdzot vienkāršu schēmu un izmantojot elektrības pamatlikumu, varam ātri vien pārbaudīt, kāds ir esošais paraugs. Ar savienotāju vadījumu gaismas diodu pārbaudāmo priekšmetu un strāvas avotu savieno vienā virknē. Atceries, sprieguma avotu pieslēdz pašu pēdējo. Saslēdzot elektrisko ķēdi, ievēro gaismas diodas polaritāti. Atkārto eksperimentu arī ar citiem dārziņiem. Kā pēc redzētā var noteikt, kurš ir labāks strāvas vadītājs, bet kurš ir labāks izolators.